Mums, kā jau kārtīgiem auto entuziastiem, katra jauna modeļa prezentācija ir svētki. Bet šodien mēs jums esam sarūpējuši vēl sevišķāku ziņu. Atrodamies Kārļa Ulmaņa gatvē, kur durvis oficiāli ir vēris jaunais Porsche centrs, kurš paplašinās šī zīmola ģeogrāfiju Rīgā. Starp citu, viņi paši šo sauc par mājvietu. Ne tikai tiem, kuri vēlēsies nopirkt sev jaunu auto, bet arī tiem, kuriem Porsche vārds raisa īpašu sajūtu. Iepriekšējais salons Krasta ielā 54 tika atvērts 2000. gadā. Pēc viegli saskaitīt šobrīd rit 26. gads. Un pa šo laiku ir no viņa durvīm izripojuši jau 2500 Porsche automašīnu. 2000. gadā, kad atvērās Krasta ielas salons, Porsche bija divi modeļi, 911 un 718, un vēl kaut kas pie apāršņa, teiksim, tuvojošas. Uz šobrīd ir 7 modeļu līnijas, un katrai vēl ir variācijas. Kā viens no piemēriem 911 ir gan kabriolets, gan kupē, gan tārga. To vispār nerēķinot, ir 7, un tad katram vēl ir rentās versijas, kuras, protams, ka mēs visi ļoti gribam parādīt. Tas bija skaidrs jau vēl pirms Covid laika, kad mēs sākam plānot jaunu vietu. Pats svarīgākais, tas, ka svinam šodien jauna Porsche centra atvēršanu, nenozīmē, ka darboties pārstās mums jau zināmais autosalons Krasta ielā. Servisa pakalpojumus mēs nodrošināsim abās Daugavas pusēs. Tas bija viens no konceptiem. Tātad, kas dzīvo centrā vai tajā Rīgas pusē, viņam, protams, ka ir daudz ērtāk atbraukt uz apkopu uz Krasta ielu, un atkal Jūrmalas virziens un viss šis Rīgas krasts viņam ir ērtāk to darīt šeit. Tāpēc servis būs abās vietās. Automašīnu tirdzniecība tiek sadalīta pavisam vienkārši jaunajā centrā. Jaunie Porsche Krasta ielas autosalonā ir lietotie. Lietotie, kas tagad atradīsies iekšā salonā, tad arī ziemā, arī vētrā, sniegā un tā tālāk varēs izvēlēties savu lietoto auto Porsche stilā, nesalstot ārā un mierīgi apskatoties viņu salonā. Pirmkārt, ar jaunā centra palīdzību es ceru, ka mēs kļūstam redzamāki. Otra lieta, protams, kā mēs ceram papildināt šo te apjomu, ir tas, ka mums ir nepārtraukti pieaugoša modeļu klāsts, arī dzinēja izvēle, kā jūs zināt. Jaunākā iena. Viņi būs gan ar iekšdedz dzinēju, gan elektriska, gan kupēja, gan SUV klasiskajā izpildījumā. Līdz ar to augoša modeļu gamma ar labāku pieejamību. Es domāju, šī kombinācija dos mums papildus tirgus panākumus. Bet otra lieta vēl jau ir tā, ko mēs vienmēr sakam klientiem, skatieties uz kopējām lietošanas izmaksām un arī uz atlikušajām vērtībām. Kā jau minēju, mēs arī atstājuši veselu salonu lietotajiem Porsche, jo viņi ir ļoti labi pārdodās, viņam atlikušās vērtības tomēr krīt salīdzinoši lēni nāk nekā tirgu. Un līdz ar to, ja tu skaties tām kopējām izmaksām, tad patiesībā viņš ir ļoti labā līmenī premium segmentā. Tālūk, nākamreiz, kad dosieties Jūrmalas virzienā, piestājiet šeit, iepazīties, jo Porsche jaunumu un modeļu klāsts patiešām ir ļoti plašs. Šoreiz Tavs Auto TV no jums atvadās, uz tikšanos drīzumā. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.